Ziemassvētku baltais sapnis. Iespējams, mūsu izpratnē tas būs nedaudz savādāks nekā jums visiem pārējiem. Varbūt mēs visi kopīgi varētu iedomāties šādu skatu. Te man blakus sniega vīrs. Aiz loga sniegvāks viņu skrīt. Un patiesībā jūs varat iedomāties Ziemassvētkus bez savu tēta? Es nevaru. Varbūt visi kopīgi mēs varētu mēģināt viņus pasaukt uz šejieni. Saula tēvu! Saula tēvu! Saula tēvu! Saula tēvu! Oi, ka mēs daudz šodien. Nē, šodien man vajadzēs laikam vēl vienu palīgu. Sņegūračkā! Vajag skaisti šovakar, vai ne? Šodien mēs pārbaudīsim, cik labi visu šo pusgadu esam mācījušies, cik daudz ko esam uzzinājuši. Tāpēc šobrīd uz skatuves sagaidīsim 9. A, B un C klases pārstāvji un no 10. A klases skatu pārstāvji. Lūdzu, ierasties uz skatuves. Brīvprātīgi. Visi ieradušies? Tā nu laikam vajadzēs vēl vienu palīgu. Varbūt kāds snieg pārsliņu? Tātad, uzdosim mēs jums jautājumus. Pārbaudīsim, kā jūs zināt, kādas ir jūsu zināšanas. Būs jums kāda dāvaniņa vai nebūs, tas ir atkarīgs no jums. Tātad jautājums, uz kuru noteikti visi zina atbildi. 9. A klases pārstāvjiem. Lūdzu, nāciet šurp. Sēdies savu tēvu. Sēdieties no klēpiem. Vai esi bijis paklausīgs? Un tad klausies jautājumu, uz kuru es pats nezinu atbildi. Festivāla Homo Novus ietvaros pēc izrādes Sņeguračka 2011. gadā bija pazudis kas? Kas? Nu, lai tā būtu. Tas bija. Devītās B klases pārstāvi. Iekārtojas kārtīgi pie vērtē. Tātad mums te ir latviski runājot Sniegbaltīte. Viņai ir ļoti skaists tēvs. Kā tu domā, cik maksāja šī Adida kleita, Nike augstpēdenes un dārgā Versace zaķādiņa? Varbūt kāds no zāles? Jā, kopā. Pareizi, skolotāji! Nāciet pēc dāvanas jūs! Ko? Nu, apžēlosimies. 9. C klases pārstāv, lūdzu. Tātad tagad ticējums. Lai būtu daudz naudas, tad Ziemassvētku vakarā melns kaķis jānes ap ko? Kam apkārt? Kam? Nē. 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 Jā, baznīcai. Un kā tu to nezināt?
Tev jau pateic priekšā. Jā, pareizi, malacis. Desmitās A-klases pārstāv lūdzu sēsties. Uz otru ceļu, lai interesantāks, vadāks laiku vienu pusi tikai nav interesanti. Tāds Ziemassvētkiem nesaistīts jautājums. Cik maksā piens litrā? Precīzi. Labi, iedomājies, tu ražot pienu, tev būtu 3 govs. Pa cik viņu pārdot litrā? Govs pienu? Kas? Labu cenu? Lūdzu, Saltēta, apdāvini viņu. Ņem laukā, lai redz cilvēki. Es pacentos. Paldies, jūs varat apsēsties. Tagad došu vārdu Vecītim, lai viņš izsauc nākamos pārstāvis. Uz skatuves aicinam 11. klašu pārstāvis. Kādi jums pasēm burti, es nemaz nezinu. Centīšos atcerēties. Kā klases pārstāv lūdzu? Nu, protams. Nekautrēs viņš. Tev ir jānosauc vismaz 3 Ziemassvētku vecīšu ziemeļbriežu vārdus. Rudolfs, Jānis Peters. Pareizi? B klases pārstāv. Vai tu zini, kādā krāsā agrāk bija Ziemassvētku vecīšu kostīms? Pareizi! Kāpēc? Vai tu zini, kāpēc? Kāpēc? Jā. Nu, lai tā būtu. M klases pārstāv lūdzu. Nu, tāds drošāks apgulēs varbūt tā pāri kā M. Ne? Labi. Es kādreiz skaties Grinču. Jā. Te jau tu noteikti būsi saskatījis, cik spalvu viņam pakrautē. Labi, kādā krāsā viņš ir? Un tad skaiti. Mazāk bišķiņ. 69. Nē, vairāk. 84. Nē. Nu, labi, lai būtu. Paldies jums. Uz skatuvi aicinām 12. klašu pārstāvis. Jūs arī esat M, V un K? Jā, labi. Vai kāds no jums var pateikt, kāpēc ir lausta Ziemassvētku vecīša kreisās rokas 4. palanga? Pareizi. Nāc apsēdies klēpī. Varbūt kāds var nofočēt viņu. Kā ar piemiņu.
Mums ir ļoti sportisks Ziemassvētku vecītis, viņš nodarbojas ar karate, boksu un vispārējo. Var jau pasēdēt ir. Tā, tu biji kā klases pārstāv? V klases pārstāvs. Kur atrodas Latvijas garākā egle? Viņa vēl. Nē. Nu, protams, tā jau ir Latvijas egle garākā. Tā jau tā loģiski. Lūdzā, pieņemsim. Nē. Ziemassvētku vecīšu pagalmā. Tepat Kaugros, 9 stāvinē. Tagad klases pārstāvis, ja nemaldos. Man ir beigušies jautājumi. Es nezinu, ko lai pajautā. Nevajag? Es nezinu, tev viens pamaz. Nē, pagaidzi, kaut ko izdomāšu. Noskaidrot zēlīti. Neuztraucies, viss būs labi. Pīrāgam, nabagam, abi tādi apdevuši. Īsi, lakoniski, konkrēti, ļoti labi. Paldies jums. Tagad mūsu Sņeguračka grib kaut ko sacīt. Aicinām uz skatuvi kādu no skolotāju galvenību pārstāvjiem. Ko nozīmē kombinācija 17 mīnus 2 plus 1? Tā, manā izpratnē tā ir vislabākā kombinācija. Tas nozīmē 16. Vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16? Un tikko ir pienākusi informācija no mūsu daļās sniegpārsliņas, ka 10. M klasē šodien ir jubilārs. Apsveicam Annu Petrovsku 17. dzimšanas dienā!